Raidījumā Veiksmīgas idejas turpinām stāstīt par Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda līdzfinansēto projektu daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai. Šajā reizē turpinām stāstīt par uzturēšanās atļauju izsniegšanu Latvijas Republikā. Ir vairāki priekšdarbi, kurus var paveikt trešās valsts pilsonis pirms pamest savu dzimteni. Pirmkārt, noteikti ieteicams apmeklēt Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapu, kurā var uzzināt, kādi dokumenti nepieciešami kārtojot uzturēšanās atļauju, kā arī var uzdot sev interesējošu jautājumu pārvaldes speciālistiem fórumā. Ja darba devējs vēlas pieņemt darbā ārzemnieku trešās valsts pilsoni, tad viņam ir jāzina virkne priekšnosacījumu. Ja darba devējiem vajag ārzemnieku, viņam pirmkārt ir obligāti jāpiesaka vakance Nodarbinātības valsts aģentūrā. Un šī vakance ir 30 dienas brīva. Šo vakanci var izmantot un pieteikties jebkurš Latvijas pilsonis, nepilsonis, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmušais ārzemnieks, kas šeit dzīvo, Eiropas Savienības pilsonis no jebkuras citas valsts, un viņiem visiem priekšroku. Un tikai tad, ja mēnesi nav atrasts vietējais, neviens no Eiropas Savienības, tādā gadījumā var pieņemt darbā jau ārzemnieku. Kā viņi var pieņemt darbā? Tātad no sākuma jānoformē izsaukums pie mums, kā viņam atbilst šī kvalifikācija, vai viņam ir pieredze. Ja nav, teiksim, izglītības dokuments atbilstošas kategorijas, tad varētu būt arī darba pieredze 3 gadi. Ja tā cilvēks ir atrasts, tādā gadījumā šis cilvēks iesniedz dokumentus atkal mūsu pārstāvniecībā. Kā teicu, ir gadījumi, kādu var iesniegt šeit, un arī ir gadījumi, ka nevajag šo vakanci. Piemēram, sporta treneris. Ja Nolans ir izvēlēts, ka viņš ir vislabākais, tad viņu arī aicinās, un nevis atkal mēs varēsim pieteikties. Ja? Tā kā ir kategorijas, kur nekādas vakances un nekādas vērtēšanas nav. Protams, ir arī augsts kvalificētais darbinieks. Tur ir tāda nosacījuma, ka viņam tiešām jāatbilst izglītībai, 3 gadu augstākai izglītībai tieši tenī profesijā, kādā viņš vēlās šeit strādāt. Tie ir, piemēram, IT speciālisti. Trešo valstu pilsoņiem īpaši jādomā arī par finansiāliem līdzekļiem, lai dzīvotu Latvijas Republikā. Vai nu viņš brauc saistībā ar darbu, viņam būs alga. Ja viņam nāk līdz ģimenes locekļi, jābūt algai vai nu tādai, ka pietiek arī ģimenes locekļiem, vai arī šam pašiem jābūt kaut kādai naudiņai. Ja, piemēram, saistībā ar laulībām, mēnesī jābūt 200 latiem. Ja ir saistībā ar darbu, ka vidējā alga 464 lati patreiz. Ja tas ir bērniņš, kas nāk arī līdz, piemēram, pūra bērns, tad tie ir 120 lati. Laulātie ļoti bieži jau meklē darbu un atrod un pierāda, ka viņam būs darbiņš. Ja? Ok, labi, nākiet, būs jums darbiņš, varēsiet arī nodrošināt. Bet mēs arī skatāmies, vai pēc tam tas darbs ir bijis. Vai viņam, ja viņam nav, tad viņam jānes kaut kas cits, ja? Bet nevienmēr jau cilvēki saprot, ka viņiem vajadzētu, ja viņiem kaut kāds izmaiņas, kaut kas ir jādara. Un vēl ir tas, ka pēc 5 gadiem jebkurš ārzemnieks, ja viņš atbilst dažiem kritērijiem, kā iemācījies valsts valodu 2A pakāpē, tā ir 2. no apakšas. Ja ir 6 pakāpes, tad 2. no apakšas. Tas nav nemaz tik vienkārši. Un pārsvarā ir uzturējies šeit ne vairāk kā 1 gadu ārpusē, viņam ir tiesības lūgt pastāvīgās uzturēšanās atļauju. To arī mēs skatāmies un pieņemam lēmumus. Pēc nedēļas mēs turpināsim informēt par Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda līdzfinansēto projektu daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai.